Man gribējās sašūt arī tāda veida lapas galiņu, tāpēc es sāku domāt, kā to izdarīt. Pirmkārt, es izgriezu kvadrātu 10,5 uz 10,5 centimetru izmēra. Pēc tam uzzīmēju dažas līnijas, lai saprastu, kāda galiņa forma man patika vairāk, un apstājos pie šāda. Pa 1 centimetru šeit un pa 5 centimetriem šeit. Te būs lapas galiņš, te būs fons. Bet tagad jauns jautājums, kā realizēt šo ideju, negriežot iepriekš gan kvadrātu, gan taisnas stūrus. Un otrais, kādi punkti būs jāizlīdzina, lai sašūtu detaļas. Un palūkojieties, cik elegants ir atrisinājums. Lai izveidotu lapas galiņu, vajadzēs schēmā, lapas krāsas kvadrāts un 2 taisnas stūri fonam. Pirmkārt, jāpārnēs šīs līnijas gala punkti uz kvadrāta. Es to daru ar kniepādatām. 1 centimetrs šeit un 5 centimetri šeit. Gatavs. Tagad jāapgriež fona taisnstūris otrādi un jāatspoguļo šī punkti. Es to jau izdarīju, kā arī pārzīmēju līniju. Un tagad pēdējais solis. Jāņem šo gabaliņu un jāsavieno visi punkti. Tagad var nofiksēt ar kniepādatām un palīgs tikai dot vienu šuvi. Un no otras puses. Nu, ņemam kniepādatas un atvēram. Ideāli, vai ne? Tagad var atgriezt lieku. Tagad atvērām virslaides un aizgludinām tās. Tagad es gribu koriģēt nedaudz kvadrātiņu. Un tagad atkārtosim visas darbības ar otro fonā taisnas stūri. Pirmkārt, pārnesām šīs līnijas gala punktus uz pamat kvadrāta. 1 centimetrs šeit, atzīmējam, un 5 centimetri šeit. Apgriežam otrādi šo taisnas stūri un atspoguļojam šos punktus. 1 centimetrs un 5 centimetri šeit. Uzzīmējam līniju. Tagad novietojam taisnas stūri uz kvadrāta tā, lai gala punkti uz abām detaļām sakristu vai būtu blakus tām. Fiksējam ar kniepādatām un ejam šūt. Ņemam adatas. Atslabinām
diegus atvēram virsvaidas un aizgludinām. Un kā vienmēr atsludinām, atvērām ar pirkstiem un aizgludinām. Apakšdaļa ir gatava. Nedaudz koriģēju, jo tagad mums būs gara taisna šuve. Izlīdzinām vertikālas šuves. Nu, kur iespējams. Nu ko, abas lapas man ir gatavas. Man ļoti iepatika abi varianti. Es šūšu vēl un es domāju par citu schēmu. Nu, nākamreiz parādīšu.